Labrīt visiem! Labrīt! Mēs esam Copē. Kur? Tu nezini? Nezinu. Zīvtiņās. Uz Karpiņām atbraucām. Jā, atbraucām iesākt to karpu sezonu. Siltais laiks ir pagājis un tagad ir augsts un kaut kāds tā kā oktobris liekas. Atbraucām bija +8 un kaut kāda slapja migla nāk un tāds. Un tagad lēnām cilvēki lasās. Tad pretī tur jau ir jau kaut kādas karpas jau ķers, redzam. Mums pagaidām vēl klusums ir. Mēs jau esam sabarojuši, jau kaut kādu laiciņu jau sēžam, bet pagaidām neviena pīkstiena nav. Cerams, ka tā nepaliks visu dienu, ka būs arī kaut kāda zivs, ko parādīt jums. Nu tā, tālāk jau skatieties, kā mums tā karpa sezona sāksies. Ar dažādiem jaunumiem un dažām jaunām ēsmām. Un to mēs visu izprovēsim, parādīsim. Un tad jau skatieties. Startā ieliks. Iemetīšu ar PVA stikiem, kamēr pēc tam sagatavošu priekš spombu. Tā, lai kāti jau kaut ko gaida, jau dara. Vienam būs hit and run sarkanais. Un uz otrā aķa. Mums te pagājušā gada sezonas noslēgumā noprovātās boiles grils ar auglīšiem. Tajā reizē ļoti labi nostrādāja. Nu tā. Tā. Tāds mazais stikiņš. Un uzlies virsū viņam kaņiem pie eļļiņa. Mazliet tur tās peletes uzsūc. Tā kaņiem pie eļļu un būs. Tāds te abaliņš ies. Tā, šo sezonu karpās mēs sāksim ar dažādiem jaunumiem. Jau sākumā mums ir 3 jaunas ēsmas. Tāds te Hot Demon, lafterīts. Un 2 veida mazās končiņas, mazie method feeder lafterīši. Viens ir ar butriku un ķiploku, lafterīts, tāda krāsaini, dažādās krāsās. Un otrs ir pop-upiņš. Mango ar persiku. Tāds dikti sauc. Tādu. Tad vēl kas mums ir. Vēl mums ir 2 veidi tādi atraktoriņi. Viens ir kukurūza fermentēta. Taisa tādu dūmu efektiņu, viņš tāds fluorescējošs, tāds dikti spilgts. Un otrs ir tīģerieksts ar medu. Tāds, ko uz stikiem uzpilināt vai uz method feeder barotavas. Un tad tā kā pagājušo gadu man tur ar tām ķīniešu spombiem visādi šaizītes bija. Tā viņas atvērās, tā viņas neatvērās. Tā uz šo gadu ir 2 veidi spombi. Ir tas oriģināls spombs, ja, kas notestēs, vai viņš ir labāks par to ķīnieti vai nav. Un vēl viens, kas ir tāds baigais jaunums priekš mums. Agrāk bija redzējis, kā šāds te spombs, puķīte.
ar magnētiņiem. Nav ar pogu galā, ja? Kad parasti atsitās pret ūdeni un viņš atverās. Viņš var arī atvērt vienu nodalījumu, var atvērt 2 nodalījumus. Tas ir domāts, ja tāds dikti kaut kāda smalkā barība vai tu daudz gribi ielikt, tad var atvērt tikai vienu vaļā. Tad var pielādēt to spombu pilnu tur galīgi, lai viņš tur viss iekšā stāv. Vai 2. Nezinu, kā viņš strādās realitātē. Tad viņam ir vēl kaut kāda garā kāja līdzi. Tāds te. Nu, tāds. Divus tādus te pasūtīja vidējā izmēra. Un tad vidējā izmēra šis te spombas. Un vēl viena lieta, kas ir sāks pamācīties, patrenēties ar marķieri pastrādāt. Ir arī uzreiz marķieru sviniņi. Pie reizes izšķamdi gultni, kas tur ir apakšā, un var izmērīt arī dziļumu. Bez dīperiem, bez nekā. To es šodien noprovēšu. Mēģināšu noprovēt arī šos te spombus. Nu, ot tā. Tā mēs iesāksim šo te karpu copu šogad. Uztaisīsim iebarojamo. Sāksim no kukurūza. Es laika izmantoju šo te kukurūzu no Renmar Baits. Tagad man no pagājušā gada nekas nebija palicis sasaldāts, tāpēc ir jauna bunģa līdzi. Un liksim. Nu, nevar izķeksēt. Jāķeksē rokā. Normāli kukurūziņa pusbunģa. Tālāk no pagājušā gada sasaldētā kaņepe. Normāli to visu iekšā. Ir arī riekstu paka. To visu gan nebēs iekšā. Pusīti veselos riekstus. Un klāt piegriezīsim 2 veidu boiliņas, krils un crayfish un tā tiger-nut, nē, kur man kukurūza palika. Var sakot kukurūza. Un šādas te pirmo reizi paprovēšu peletes. Tādas, ja, palielas ar kaut kādiem caurumiņiem. Nu, diži jau tā smarža neatšķirās no citām peletēm. Tā, kukurūzas bailes. Pusītēm sagriezīs iekšā. Un tad pāri visam CSL. Un tas viss sanāk tāds te daudz kukurūzu, daudz kaņepes, mazliet grieztās boilas un mazliet rieksts. Tāds. Nu ko, tagad liksim virsū marķieri, paspēlēsies ar marķieri, patrenēsies kaut ko. Un tad saspambošu, un tad jau pārmetīšu kātus uz tām saspambotajām vietām, kas tur būs atrasts. Jo pagaidām man viņas ir tā, ar tiem stikiem uz bobi iemestas.
Vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Un... Nu ko, marķieris ir gatavs. Un metīsim iekšā, apskatīsimies, kas tur ir. Nu, tur tāda tā kā viss līdzens tā apakša, liekas. Pa brītiņam kaut kur aizķerās kaut kas. Vēl vienreiz. Es gribu zināt, kāds tur dziļums ir. Pusmetrs. Vēl pusmetrs tikai. Metra dziļums. Tur ir gludāks. Nu un te. Pusmetrs. Metrs. Arī metrs. Zēja izlīda. Mums te ir dziļāks. Mums nav tur jāmet. Pusmetrs. Vēl pusmetrs. Arī apmēram tāpat. Nu, te sākās kaut kādi pampaki. Tā. Nu, ir skaidrs divas lietas. Tas, ka tur ir līdzens, viss tā apakša tāda smilšaina. Un nekādas tur tādas baigās bedres nemanīja. Un otrs ir tas, ka tur ir ļoti sekls. Izmātāja arī te pa labi, pa kreisi. Tas dziļums pa lielam tur nemainās, nu centimetros kaut kādos 20, 30 varbūt tur tā atšķirība ir. Ko te ņemsim nost un sāksim iebarot. Šito kājiņu garo es nelikšu pagaidām, jo es tad to mezgliņus nedabūnu cauri kājiņu. Pēc liksim bez kājiņas. Sāksim iemēģināsim vispirms šito interesanto spombu. Diezgan spēcīgam sitienam jābūt, lai viņš atvērtos. Redzēsim, kā viņš verās vai neverās. Jā. Nu, tūlīt redzēsim, kas būs. Būs puķīte vai nebūs. Nu, pelds pa virs atvērās. Viņš nemaz negrimst. O, cik forši viņu vilkt ārā ir. Pats uzreiz uzpeld un vispār nekāda pretestība nav. Paskat, kāda puķīte nāk. Vispār nekāda slodze uz to spoli nav. Paskat. Sanāk pusīte, kaut kur bišķi pār pa pusītei. Aiztaisam ciet. Jā, var vēl piebērt klāt. Pagaidām liekas, ka vienalga, kā viņš nokrīt uz to ūdeni vai priekšu vai sāniem, viņš uzreiz atverās. Nav kā parastajam spombam, ka viņam ir jātrāp ar to purngaliņu pret ūdeni, lai viņš atvērtos. Nezinu gan, protams, cik viņš ilgi te kalpos, jo tur ir pilns ar visādām atspērītēm un magnētiņu un... To redzēs tikai tā, ka viņš būs kārtīgi visu sezonu nostrādājis.
Neko redzēt, palikt pa virsmu. Uzreiz kā atsitās broka atverē. Nē, tagad viņš neatvērās. Bet nogrimt viņš nenogrimt. Tomēr, kurš šitas metiens bija 4. ja? Tomēr, reku viena reizīte sanāca, ka viņš neatvērās tomēr. Ceru, ka no hita noņēma nost. Uzlikt tagad to te jauno hot demon. Laftarīts. Un pie reizes man te vēl pāris stiki palikuši. Tad piekabināšu klāt vēl stiku. Izlietošu. Stikam virsū to pašu kaņepi. Mazliet iesūcās. Nu, kā tad kaut ko tādu var nepaņemt? Paskat, krāsains un smaržīgs un labs. Tur ir jābūt. Paskaties. Kaut kas. Ņem cerkāt. Ap. Ir, ja? A kātiņa. Ja nav liela, tad var tā maziņš kaut kas, ja? Jā. Tā jau droši vien nemaz karpa nav. Mums kāds breksīt. Neņem kaut kādu. Jau kaut kāda tāda riktīgi uzmanīgi breksīšu copi. Maza karpiņa. Ir. Uz smēla. Maza karpiņa. Baigi zālē uzreiz gribēja skriet. Ir? Man ir zivtiņa. Karpiņa. Ir. Spoguļu karpiņa. Viena maza karpiņa. Ar 2 zviņām. Tas ir tas mango ar persiku? Jā, tas jaunais. Šitā ārā uzreiz arī. Barībā kas bija? Zemene. Mango bija zemene. Jā, kaut tāds pusotrīts. Kaut kur. Tāda. Pusotrīts. Sezona ir atklāta. Pat mazāks, man liekas, pa pusotru. Pēc kilo 300 varētu būt. Moziņš. Ir, jā. Jāvelk ārā tīkliņš, jāliek tīkliņā. Kaut kas ir, jā. Kaut kāds tirkšķītis aizgāja. Jā, tūlīt arī atkal gribēs iekšā. Ir. Nedzirdēji tirkšķīt? Es dzirdēju. Tāds trrrt. Bet zvaniņš neiedžingstējās. Atkal paņem to mango, ja? Jā. Jā, arī kaut kas tāds. Kilo 300 kaut kas. Varbūt kilo 500 maksimums. Šodien mango grib. Es vēl līdz tam super saldajām garšām neesmu ticis. Nu, tur lēnām vēl ārā un mainu ik pa kādām 40 minūtēm esmas. Skatos, kas nostrādās. Tā,
Man aizgāja pirmā cope, pirmā zivs un aizgāja, bet nu tur bija maziņi. Arī tāds kaut kas uz pusotra vilka. Tieši spomboju un tagad Sintijai uzreiz ir atkal uz mango un persiku. Nu, varbūt bišķi lielāk ir, ja pa pāris 100 gramiem. Nu ko, Sintija jau 3. Kaut kas palānām sāk aiziet. Bet visas, jā, visas tāda te. Šādas bišķi lielāk. Nu, šitā bišķīti, jā, lielāk. Šitā varētu būt pusotras, tās iepriekšējās, kad kīlā 300. Tās visas ir tās jaunās šogad ielaistās. Un man tur arī bija kaut kas tāda paša izmēra. Bet arī kaut kā ļoti bailīgi ņem. Kā grib ņemt un... Tā, labi, pabeigšu spombot. Un tad iemetīšu atpakaļ to vienu kātu, uz kuru man bija cope, kas man tur bija galā. Es jau sajuku te. Dzeltenais hit and run. Nu jā, tas ir tāds sauc saldens. Cik man tur palika pāris uzspombošanas. Otrā reize, ka neataisīja šitas baltais spomps no laikam no 15 reizēm 2 reizes neataisījās. Ir, jā? Jā. Atkal? Sintī tur dod vaļā. Sintī dod vaļā. Tikai vai tā ir karpa vai kaut kas. Jā, aizgāja. Nu, tikai neatkabinies. Man tur baigi mazais āķīts bija. Kaut kas līdzīgs tā kā tev. Stāv, nevar dabūt. Dzeltenais hit and runs. Tas saldais. Tikko saspomboja vēl. Beidzot laikam pienāca kaut kas klāt. Nu jā, bišķi vieglāk nāk. Sākumā tā kā pret sauli. Es nezinu, viņai iet tur kaut kur. Viņš, ka te jāvelki tur. Viņa nāk pie manis. Pretī nāk. Nav liela. Nu. Tā, gatavojies. Smel virsū. Abā. Nav liela? Kauna nav?
Es taču teicu no rīta, ka es tās jaunās negribu mazās. Es pēc vecajām atbraucu. Es domāju, kāds piečuks viņai varētu būt. Kur tā te bija apakšlūpiņā? Ļauj atrādīties, nosvērties un vēlreiz doties atpakaļ. Labā. Kurš pa muti? Nu. Nepako negrib. Visi ietīstīsim kukulītīti. Tā, cik mums tas bija maisiņš? 250. Nu, višķi kļūdījās. Nebūs. Skatās kaut kāda 4,5. 250 nost. 4,5 kilo. Var nav slikti. Pirmā šīs sezonas karpiņa man. 4,5 kilo. Un kopā pa 3,4,5 kilo. Tā kā es piedzinu tevi. Nu, svara ziņā. Kā tā lupat uz acīm. Nu, dodies. Pilps. Višķi jāapdomājās. Vēl nesaprot, ka ir ārā. Tūlīt būs tādi švangstiens gan jau. Tā zolīda uzvedās. Nav nekāds ruksis. Ne. Tā smuki mierīgi atzīmējās un viss. Jā. Ir man arī pirmā zivtiņa. Nu, kā 2 copas man uz dzelta no Hit and Run. Viena bija maziņa nodila pusceļā. Tad otra iznāca. Uz otru man stāv tīģeru riekstu vafters. Es tagad pie pārmetiena to pašu vafteru uzlikšu. It kā uz copas man uz viņu nebija. Bet man ir tāds te dīpiņš. Tīģeru riekstu baigi saldais. O jā. Jo. Tā šodien uz baigi saldajiem iet. Sintija arī uz saldajiem ķerās un saimniece teica, ka arī visi tie, kas tur ķer, nu tāds riktīgi saldās, super saldās garšas. Un tad rekulēju, lai viņš bišķīt padīpojās. Un tad pie pārmetiena ielikšu sadīpotu. Ja man uz to dīpiņu ņems, būs aizies uz to otru tīģeru riekstu iemēršu, lai viņš padīpojās. Varbūt, kad aiziet šitāds te, tāds sulīgais. Aizgāja. Maziņa atkal bija. Kāpēc tā maziņā neuzsēžās normāli uz viņu? Viņi nāca uz krastu. Bet, nu, bišķi pavilka un vilka ārā pārmest. Tāda no Hit and Run. Un viena tāda normāla kukainīta esmu atstājis bez zvīņas. Tagad tikai sāk pirināt. Kāds 2,5. Ne? Ko tu saki? Man ir ļoti grūti noteikti neapsūkt. Nē, 2,300. 2,300. Es saku 2,300. Tikko principā iespamboja.
Un paņēma atkal dzelteno hitana ranu. Puse sarkana, otra puse nav sarkana. Tā. Gan arī 2400. Redzēji, cik es gan arī precīzi. Arī nāk. Kauslīgā. Ir 2 zivis. 2 aizgāja, 2 atnāca. Viss. Kaut ko pavilka bišķi. Tomēr ir galā. Tak! Karpiņi maziņi. Cinko. Mazais. Kilo. Nu, un ko tad tev paņēma? To pašu mango ar zemeni. Abiem 2 tev uzlikts tas, ja? Nē. Man otram ir marcipans ar kukurūzas. Niknāks, ja? Arī maisiņais. Reiz pa taisnu tīklā. Kaut kas maziņš. Attāķējās. Tomēr nebija, tas bija kaut kāds uz 2,5 varēja būt. Visas copas uz šito te. Vēl zeltano hitana ranu. Uz otra kāta es tur mainu, visu pēc kārtas, tur nekā vispār nav. Neviena paša tukšā copīta nav uz otra kāta. Kamēr gāju uz mašīnu pakaļ šitam, tad vienam nav kauna. Es biju atstājis vienu kātu vēl, kamēr te vācās nost, lai izvilktu savu pēdējo zivi. Un ko viens jau te pacentās. Tu taču gribēji, lai ir zivs. Es jau visu izdarīju. Kamēr tu nāci. Nu, tā ir godīgi. Taču neteici, ka nevar vilkt ārā. Izliks tūlīt ārā. Taču teici, lai es neņem ārā. Savējo. Jānis atrada savu to stiku, ko es biju noglabājis pēdējam metienam. Sasūcināts ar kaņepīti, domāju, iemetīšu, lai man nepaliek. Viens bija palicis.
Apinies, tāpēc tu nekā arī nav. At nosasin to āķīti. Tā neliks barību, vienkārši iemetīs šito te, uzliks stiku virsū. Nu jā. Uzlikt? Jā. Un tur vieži vidzina iekšā, kamēr mēs te saskaitam, cik mums tur pārmaksa būs. Tikmēr, lai pastāv vismaz viens kāds iekšā. Kur tas ir redzēts, metodi fīderi un krāmē stiku klāt. Mēs kaut kad pagājušo gadu, man liekas, arī te āķējām klāt stikus, ne? Nebija? Bet pēc tam vēl pieķērās zivs. Man liekas, ka bija jau šitādi te gadījumi. Nu. Jaiks! Nu, cik tur ir? Tēk, mierā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nē. 4. Nē, 7. 7 karpiņas. Nu, nevar nemaz pacelt. Ar gan. Desmit 10,3. Jā, 10,3. Nu, ko, draugi? Tā mēs beidzam šodien karpu copas atklāšanu. Nav no spožākajiem rezultātiem šodien. Te veči daudz labāk savilkuši, daudz vairāk tās zivis. Bet Nav arī no sliktākajiem. Te vēl tādi laikam, kas te laikam tikko tikai izbrauca no nullēm ārā, pirmās karpiņas noķēra. Nu, lielās karpas, diemžēl, šodien arī nebija. Lielākā 4,5 kilo. Un, jā, tas arī viss. Tad tur 2,5 kaut kāda man nodila, gandrīz 2,400 izvilku un pārējās tad tur stipri zem 2 kilo. Nu, kas vēl? Viss man copes bija uz dzelteno Hit and Run. Uz otru kātu es tur visu ko izmēģināju. Man liekas, kāds 15 esmas. Un domāju, varbūt uzķeršu kaut kādu labāku par to dzelteno Hit and Run vai kā, bet nē. Tikai to ņēma man. Arī pēc saimnieces ieteikuma šodien izmantoju vairāk saldās barības. Mango persiku. Jā, tas jaunais, kas... Un tad miksēju ar dažādām barībām, tur zemenīti, ananāsu. Un vecais kāds nepievīla. No jaunā nekā, 0. Jā, joprojām uz to sniper feederi nevienu karpu neizvilku. Pagājušo gadu, kad nopirku, atbraucām, cik reizes bijām uz viņu, tā arī neizdevās notestēt, kāds viņš ir ar karpu. Un šogad atkal tas pats. Vecais nepievīla, vecs vērtīgs. Un, tā, mājās brauc pār pa 10 kilogramu zivis. Tā kā būs ko tīrīt, būs ko ēst. Man liekas, tas ir pirmā reize, ka mēs tik daudz mājās vedīsim. Jā. Parasti mēs paņemam tur to normu un tad pietiek, tad pārējo laižam atpakaļ. Šodien tad mēs tur iedosim paziņām. Tā kā tad mēs... Saimniece teica, ka daudz mazās esot jāķer ārā, tad mēs tā arī daram. Mēs saķeram un vedīsim ēst. Tā, tad jau teiksim atā. Un līdz nākošajai reizei, līdz nākošām zivīm. Atā! Čau visiem! Atā!